Sveiks, dārgais draugs! Kā tev iet? Nu ko, beidzot esi sapratis, ka viss ir jāņem savās rokās? Kad tā šausmīgā, uzbāzīgā, uzmācīgā doma, ka es nevaru vairs tā dzīvot, ka es negribu vairs tā dzīvot, ir visu laiku ar tevi un nepamet tevi. Un paliek tikai arvien uzbāzīgāk un uzbāzīgāk. Vai nu tu jūties, ka esi uz izdegšanas sliekšņa? Varbūt tavā galvā ir domu mutulis, kurš griežas un traucē tev dzīvot, neļauj tev atslābināties ne uz mirkli, neļauj tev koncentrēties. Ne dzīvē, ne darbā, ne skolā, ne universitātē, arī pirms gulētiešanas. Vai pat citreiz sapņos, kad mēs guļam, pat mūsu domas neapstājās. Un tu nesaproti, kā tiem citiem cilvēkiem sanāk, ka viņi atslēdz domas, viņi prot relaksēties, viņi prot atslābināties. Un principā viss, ko tu līdz šim esi mēģinājis, visas meditācijas, relaksācijas, vēl nezinu kas, viss ir tikai tīri laika izmešana. Tad, dārgais draugs, ja tu esi izmēģinājis un sapratis, ka nekas uz tevīm vairs nedarbojās, tad man ir tieši tas instruments priekš tevis, kurš tev palīdzēs. Un tās ir energoelpošanas tehnikas. Jā, izklausās dīvaini, bet liksim malā visu ezotēriku. Nekādas ezotērikas, jo energoelpošana balstās uz reāli pierādītiem procesiem, kas iedarbojas uz smadzeņu viļņu darbību, hormonu sistēmu un enerģijas līdzsvarošanu. Pie tā visa tu atgūsi skaidru prātu, mieru un spēku. Un tas ir tikai sākums, jo ja tu turpināsi energoelpošanu, tad tu piedzīvosi daudz jaunas lietas sev apkārt un sākumā jau par sevi pašu. Šis video būs tikai tāda demo versija, maza atslēdziņa, kas ļaus tev ieskatīties energoelpošanas bāzes kursā. Šeit tu nedaudz sajutīsi, kas tevi gaida tālāk, protams, ja izvēlēsies iegādāties bāzes kursu. Ja šī prakse, šī demo versija palīdzēs tev ieelpot citādāk, iekustināt mieru tavā ķermenī un apklusināt domu haosu kaut uz brītiņu, tad iedomājies, ko spēs izdarīt vesels energoelpošanas bāzes kurs. Energoelpošanas bāzes kurs, ko es piedāvāju, sastāv no 7 moduļiem, 7 elpošanas prakses, katra pa 40 minūtēm. Katrs modulis ir vērsts uz konkrētu enerģētisko centru vai tā teikt endokrīno centru aktivizāciju un līdzsvarošanu, attīrīšanu un enerģijas aktivizēšanu. Šis energoelpošanas bāzes kurs ir piemērots, domāts ikvienam, bet īpaši tiem, kuri ir nobrieduši spērt lielu soli uz priekšu, atklāt sevi no jauna un ieviest lielas izmaiņas savā dzīvē. Tātad pamēģini šo demo versiju, ieelpo, atveries un sajūti, kas tevi sagaida. Un ja tu jutīsi,
ka šī prakse ir tieši tas, kas tev ir vajadzīgs, ja vēlies sakārtot savu ķermeni, hormonus, prātu un enerģiju. Šīs kurs būs tavs sākums. Raksti man privāti, lai iegūtu pilno bāzes kursu savā īpašumā uz veselām 7 nedēļām. Energo elpošanas bāzes kursa cena par 7 moduļiem. Katrs moduls 40 minūtes ir tikai 250 eiro. Ja nav tāda iespēja, atradīsim kopsaucēju. Var maksāt pa daļām, vai var iegādāties katru modulu atsevišķi par attiecīgi sadalītu cenu. Ja tu esi gatavs atklāt sevi no jauna, tad šis ir tavs brīdis. Zemāk būs rakstīts arī drošības noteikumi. Katrā ziņā palas lūdzu informāciju, kas būs rakstīta zemāk. Zemāk būs norādīti arī mani kontakti, tā kā lūdzu rakstiet privāti, atradīsim kopsaucēju, galvenais ir laiks sev, atrodiet šo laiku sev. Šī demo versija saucas 3 elementi. Tas ir veselība, spēks un intuīcija. Mēs savilksim viņus visus vienā kopējā bumbiņā, un jūs sajutīsiet, kā ir jājūtas veselam cilvēkam. Un tad, kad jūs to sajutīsiet, tad, protams, pieņemiet lēmumu sev par labu. Uz tikšanos! Sveiki visiem! Es jums parādīšu, kā iesildīt un sagatavot ķermeni un plaušas energo elpošanas praksē ar Bhastrikas elpošanas vingrinājumu tikai 5 minūtēs. Izpūšam kārtīgi degunu, jo elpošana būs caur degunu. Apsēžamies taisnu muguru, lotosa vai jebkurā citā ērtā pozīcijā. Galvenais, lai mugura ir taisna. Mēs veiksim 3 pieejas ar vienu nāsi, ar otru un ar abām nāsīm. Tātad ieelpa un izelpa notiek tikai caur degunu. Ieelpojot piepildām plaušas, atslābinot diafragmu, vēderu, bet izelpojot ātri sasprindzinām un saspiežam diafragmu, vēderu. Elpojam pēc iespējas ritmiskāk, to darām apmēram 53 reizes. Tātad ieelpojam caur degunu un izelpojam ļoti strauji ievelkot vēderu dziļi iekšā. Tālāk mēs piepildam plaušas ar gaisu, neelpojot izdauzam plaušas, izdunkājam vieglītiņām, stipri nevajag, izpūšam visu gaisu, neelpojot ievelkam vēderu līdz pat mugurkaulam, neelpojam, turam, aizturam gaisu, jūtam tādu kā kamolu kaklā, turam cik vien varam, turam, neelpojam, cik vien ilgi mēs varam to izturēt. Tad mēs lēnām, mierīgi ieelpojam, izstiepjamies, izkustamies, sagatavojamies otrajam piegājienam. Atkārtosim visu to pašu ar otru nāsi. Atceramies, sēžam taisnu muguru, elposim tikai caur degunu, jā, varam izpūst, iztīrīt deguntiņu. Atceramies, ka ieelpojot, mēs atslābinam diafragmu un piepildam plaušas ar gaisu, izpūšam strauji, izpūšot, ievelkot vēderu dziļi iekšā. Tā mēs taisam 53 reizes, visu to pašu. Tālāk elpojam. Tad mēs ievilksim caur degunu, dziļi piepildam pilnīgi plaušas, ievelkam daudz gaisu, izdunkājam vieglītiņām, izdunkājam, izpūšam visu gaisu laukā,
neelpojam, ievelkam vēderu līdz pat mugurkaulam, jūtam tādu kā kamoliņu kaklā un turam, cik vien varam. Turam, kad vairs nevar izturēt, mierīgi veicam jelpu. Izkustamies, izelpojamies, elpojamies, sagatavojamies trešajam piegājienam, ar abām nāsīm elposim. Atceramies, ka ielpa ir tikai caur degunu un izelpa tikai caur degunu. Izelpojot gaisu, mēs strauji ievelkam vēderu iekšā. Tātad. Izelpojot, vēders ieiet uz iekšu. Ielpojot, vēders tā kā tāds baloniņš uzpūšās, jo viņš atslābinās. Piepildās plaušas ar gaisu un diafragma atslābinās un tā kā uzpūšās. Izelpojot, mēs ievelkam iekšā vēderiņu. Tātad 53 reizes. Tad mēs ievelkam dziļi gaisu, piepildam pilnas plaušas ar skābekli, izdunkājam vieglītiņā. Izdunkājam, jā, sagatavojamies energo elpošanai. Tālāk mēs izpūšam visu gaisu, izpūšam laukā, neelpojam, ievelkam vēderiņu līdz pat mugurkaulam, jūtam tādu kā mezgliņu kaklā un turam neelpojot. Tad, kad vairs nevar, ievelk mierīgi gaisu. Un mēs jūtamies daudz savāktāki. Jā, mēs esam gatavi energo elpošanas praksē. Šo praksi var veikt ļoti labi no rītiem, pirms treniņiem, fiziskām aktivitātēm, lai stiprinātu koncentrēšanos. Šī ir ļoti vienkārša, bet spēcīga metode. Iekārtojies ērt, rokas atslābināts gar sāniem. Veltīt mirkli, lai sakoncentrētos un sagatavotos šim svarīgajam darbam. Šodien tev ir dziļa motivācija praktizēt energo elpošanu. Pārdomā vēlreiz, kāpēc izvēlējies būt šeit? Kas tevi pamudināja spērt šo soli? Tava motivācija ir atslēga, dzinējspēks, kas palīdzēs tev pārvarēt jebkuru pretestību, ar kuru saskarsies prakses laikā. Ļauj savai apņēmībai, savam mērķim un vēlmei augt, kļūt par tavu nesatricināmo spēku. Un tagad sākam praksi. Sāksim elpot, ievērojot šo ritmu. Ir svarīgi stingri sekot elpošanas ritmam. Ieelpo caur degunu, izelpo caur muti, stingri ievērojot elpošanas ritmu.
cauri degumu. Ielpo dziļi, tad pilnībā izelpo. Turpini tā, saglabājot lēnu un mierīgu ritmu ar katru elpu. Ar katru elpu jūti, kā tavs ķermenis arvien vairāk atslābinās. Sagatavojies! Tagad mēs iesim aktīvajā fāzē. Jāelpo spēcīgi caur muti, sekojot ritmam. Elpošanai jābūt aktīvai. Brīvi kusties, mūzikas ritma virzienā, piecelies vai maini pozīciju, klausies ķermenī un ļauj mūzikai vadīt enerģijas plūsmu.
Stop, elpo lēnām un dziļi caur degunu. Ielpo dziļi, tad pilnībā izelpo. Turpini kā saglabājot lēnu un mierīgu ritmu ar katru elpu. Ar katru elpu jūti, kā tavs ķermenis arvien vairāk atslābinās.
Sagatavojies! Tagad mēs iesim aktīvajā fāzē. Jāelpo spēcīgi caur muti, sekojot ritmam. Elpošanai jābūt aktīvai. Brīvi kusties, mūzikas ritma virzienā. Piecelies vai maini pozīciju. Klausies ķermenī un ļauj mūzikai vadīt enerģijas plūsmu.
Elpo lēnām un dziļi caur degunu. Ielpo dziļi, tad pilnībā izelpo. Turpini tā, saglabājot lēnu un mierīgu ritmu ar katru elpu. Ar katru elpu jūti, kā tavs ķermenis arvien vairāk atslābinās.
Stop! Tagad lēnām atgriezies pie sevis. Maigi pakustini roku pirkstus un kāju pirkstus. Jūti, kā pamodies pakāpeniski. Izstiep ķermeni ar lēnām kustībām, izstiepjoties mierīgi un maigi. Ļauj ķermenim un prātam atjaunoties pakāpeniski. Atgriezies savā normālajā stāvoklī, jūtoties klātienē un savienotam. Prakse ir pabeigta.